Labdien, skatītāji! Jūs atkal esat CrossFit Andrēsala telpās. Starp citu, pagājušais mēs ļoti ātri paskrējām garām šim uzrakstam, bet gribētu, lai jūs veltat tam nedaudz lielāku uzmanību. Es izlasīšu. Ienākot šeit, tu apņemies trenēties ar 100% atdevi. Nav atrunu vai attaisnojuma, nav otrās iespējas. Katra diena, katrs mirklis ir iespēja sevi pārspēt, būt par kaut ko vairāk un sasniegt labāko. Netērē savu laiku ar liekām darbībām, trenējies smagi un gūst rezultātus, dienas beigās ieskaties spoguli un pajautās sev, vai esi ziedojis sevi visu. Ja tava atdeve nav bijusi maksimāla, tad nešķiet savu laiku un pats svarīgākais – nedzerīt mūsējo. Bet es domāju, ka mēs nešķiežam viens otru laiku, jo mēs jums gribam izstāstīt par to, kas ir CrossFit. Un CrossFit tas ir jaunais fitness. Džungļi ienāk pilsētā. Lai priekšā. Solīju pagājušajā raidījumā, kas izskaidrošu, ko nozīmē šeit džungļi ienāk pilsētā. Normāliem čaļiem un normālām meitenēm tomēr vajadzētu vairāk domāt par funkcionalitāti, ko mēs spējam ar savu ķermeni izdarīt, nevis kā mēs izskatāmies. Kāds mums ir bicītis, kāds mums ir trīcis. Tas ir aizgājis etati, draugi. Tāpēc šī ir funkcionāla zāle, un šeit ir džungļi. Šī nav pilsēta, tāpēc jebkurš, kurš atnāks no klasiskas fitness zāles un šeit, dabūs pa pakaļ uz to soli, pilnīgi garantēju. Šodien mums ir paredzēts daudz intensīvāks treniņš, mazāk tehnikas, vairāk draiva. Nekur virves. Ja? Par šīm virvēm mēs šodien rāpsimies, un nevis vienkārši rāpsimies par virvēm, bet rāpsimies par virvēm ar smaguma vestēm. Tāds šodien vispār ģimnastika, vingrošanas diena. Mēs izmantosim arī šo rāmi un parādīsim jums spēka izējas elementu. Es ātri nodemonstrēšu, ko tas nozīmē. Jā, tāda spēka izēja izskatās vienkārši, bet nebūtu tā nav. Un kombinēsim šo spēka izēju ar atspiešanos balstā uz rokām pie sienas. Pēc tagad dosimies pie pārējiem mūsu CrossFit Andrēsala biedriem un iesim arī pie tāfeles, lai skaidrotu, ko tad tieši mēs šodien darīsim. Ok, mēs esam pie tāfeles un Ģirds, CrossFit Andrēsala treneris, arī uzrakstīs smalki un detalizēti, ko mēs šodien darīsim. Kas tas būs, ko mēs darīsim? Smalki un detalizēti. Jā. Vod 1. Workout of the day. Meklēsim iespējami maksimālo svaru, ar kādu mēs varam uzkāpt leglesā pa virvi. Tas ir bez kāja palīdzības no sēdas pozīcijas un no L-sit. Krīt sēdķē. Jā, tur gatavojās. Workouts 2, 21, 15. 9 pazīstam ciparu kombināciju, 2 vingrinājumi pār masalā. Pirmais būs road leglis, tas ir kāpsim pa virvi bez kāja palīdzības. Un otrais treniņš būs pēc sistēmas 21-15, tas ir skaits. Atkārtojums skaits, cik mēs pildīsim šos 2 vingrinājumus. Viens no tiem ir spēka izdeja uz pielikšanās stieņa, otrs ir atspiešanās balstā uz rokām pie sienas, handstand push-up. Šeit būs rezultāti. Uz ko jāsāk sildīties? Mēs nedalām sieviešu treniņus un vīriešu treniņus, kā es daru, grupā parasti trenējas visu kopā. Arī uzdevumi, kur uzrakstīts tāfeles, ir domāti visiem. Vienkārši, protams, atvieglotā režīmā, ja vīrieši trāpsies pa virvi, ņemot papildus svaru, tad sievietes rāpsies uz virves tā, kā viņas varēs vai nu bez kāja palīdzības, vai nu jau slēdot kājas klāt. Bet, visticamāk, papildus svaru sievietes neņems rāpjoties pa virvi. Un arī šeit spēka izēja uz stieņa. Vīrieši to darīs bez gumijas palīdzības, bet tad ir šāda tipa gumijas, kas atvieglo gan pievilkšanos, gan spēka izēju izpildu uz pievilkšanās stieņa. Sievietes varēs darīt vai no šo gumiju, vai no tikai vilkties. Ja, pēc savām iespējām, jo, kā jau teicu, CrossFit ir pielāgojums intensitātes sporta veids. Mēs esam nedaudz iestrādījušies tā dinamiski, apskrējuši pāris aplīšas, izapļojuši plecus, gurmus. Tad jau ķersimies klāt TRX. TRX tas ir piekaras treniņu sistēma, kas ir domāta vairāk tādai statiskai muskultūrai, statiskas muskultūras nostiprināšanai, dziļās muskultūras nostiprināšanai, mugura, vidūks, plecs. Tā
iesaistīsim visas tās muskuļu grupas, kuras šodien paredzētu treniņā. Tāda atspiešanās bāztā gluži uz rokām, plus ceļgalu kāju pieraušana pie krūtīm. Nākamais vēl sarežģītāks veids – push-up plus pāriešana uz alkoņiem, atgriešanās balstās plauksām. Alkoņi. J'observe seulement. J'observe seulement. J'observe seulement. Tagad plaukstas pirksti. Kāja atnošana. Kopējo sviedriņu izsist cauri. Galvenais neielūst viduklī. Kļūda lielākā. Šāds vēders izgājušas ārā. Jātur viduks, ievelkam vēderu, saspīdzinām dīvainu. Bišķiņ jau pulss ir uzsists, bet tas ir tikai sākums. Jāpaņem kick speed, tāds labs enerģijas dzēriens. Ļoti garšo kick speed. Garšo? Garšīgs, viņš ir ļoti garšīgs. Rekomendēju. Ko pa virvēm var pateikt? Šās ir rogue, virvis. Un tā virvis kvalitātes liekas tajā, protams, izturībā, jo tad, kad ļoti daudz cilvēku dienā rāpjās augšā lejā, tad iepriekšējās virvis sāk pūkoties un nodilt. Šīs virvis ilgdzīvotājs, tā šķiedra tāda stingra. Šāri kaņepi šķiedra virvēja? Nē, Iepriekšējā bija kaņepi tā pūkojās, kā šī. Kaut kāds siens tur ir. Atnāca ļoti eļaini. Vēl divas jaunas ir. Biedri arī šobrīd kā tādu pļauju kumeļu mēģina iejāt, dabūt eļu nost. Šeit būtība ir tāda, ja pievilkšanās uz stieņa ir noteikumi. Apakšā taisnas rokas pāri uz otru, tad uz virves ir citi pilnīgi noteikumi. Šeit nevajag taisnot roku pilnībā taisnot, jo tu visu taisno roku un rāpies apreiz tam grūtāk, tikt augšā. Ja, lielākas muskuļu darba darāms. Šeit visu laiku turies alkonis 90 grādi un dara īsākas tās pievilkšanās. Ja, ne līdz galam. Tik atlaidīšos līdz galam, un šeit jau tik grūtāk būs tikt augšā. Qui ne lie une dépendance salariale. Je vois juste que nos enfants sont pourris par le Père Noël. Les adultes veulent pas le matériel, la carte des balles, propagande télévisuelle. Un vispār virve, rokas un, protams, arī satvēriens. Un pa virvi arī nevajadzētu slīdināties lejā, jo mums ir bieži gadījumi, kad šeit cilvēki atnāk kaut kādā tādā eiforijā, kaut kā tiek augšā. Un vienkārši no tā prieka, ka viņi ir augšā, nu tagad slīdēs lejā un vienkārši atstāja visu plaukstu ādu un virvē. Te bijušas jāsins pilas un virvi mēs esam mazgājuši. Netaisnojam rokas, visu laiku turam 90 grādos. Otrs ir neslīdam pa virvi lejā, ja, bet rāpjamies. Rāpjamies augšā, rāpjamies arī lejā, pārliekot roku vienu zem otras vai vienu virsrokas. Šodien nosacījums ir no LT, mēs apsēžamies uz zemes. Pirmās no zemes atrojās kājas, nevis rokas. Kājas nolietojam pie zemes, mēs no sākam atrojam kājas un tad sākam rāpties. Pieskaramies pie stiprinājuma augšā un atkal rāpamies lejā, redzēt, tas neslīdēja, bet es rāpos arī lejā. Temps apzināti nav pārāk ātrs, bet mērķis mums tomēr būs pēc iespējas lielāku svaru uznest pa virvi augšā. Līdz ar to mēs nedzinamies cieti, nesaforsējam, koncentrējamies katru reizi atsevišķi. Jāsmē rokas. Nedaudz slīdīgi. Magnēzijas
tāds krīts, kā viņi tā mēs saucam. Tas tāds viela, kas padara neslīdīgu vingrinājumu izpildu. Tātad, ja es pieķeros pie stieņa, viņš vairs man tā neslīd. Labāks satvēriens, labāks saķer. Un šo mēs varam izmantot gan uz virves, gan svarcelšanā. Ļoti bieži izmanto, lai stieņas neslīd ārā no plaukstām. Tātad Zane rāpsies ar kāju palīdzību. Tā ir cilpa, ko Zane uzmeta, lai palīdzētu uzrāpties. Tātad, ja roku spēks nav tik liels, tad mēs ar kājām palīdzam. Vienu kāju no atpus pēdē. Un ar otru kāju no apakšas mēs uzmetam šo cilpu. Saspiežam spēcīgi kājas kopā. Ļoti svarīgi ir saspiest kopā. Es turos tikai ar vienu roku pie virves, bet visu darbu izdara kājas. Tik līdz saslāpināšu kājas, viss krīt ārā. Uz to mēs parasti sakam, ja jūs rāpties pa virvi ar kāju palīdzību, tad visu darbu dara. Nevis rokas, bet kājas. Un kāpēc to es nodemonstrēšu šeit? Taisnas rokas, nekāda pievilkšanās nenotiek. Saliec uz kājas ceļos, uzmetu cilpu un tālāk notiek piecinies ar kājām. Pilnīgi pretēji domāšana, ja? Mēs rāpamies pa virvi, bet ar kāju palīdzību. Šeit es daru pietupienu, pārlieku rokas. Atkal saliec kājas, paceļ augšā ceļus, turpinu to pašu cilpu, turu stipri kājas kopā. Atkal pietupiens, un mēs esam augšā, pieskaries pie stiprinājuma. Ar diviem kāpieniem, ar diviem pietupieniem es esmu augšā. Lejā nedaudz atslābinam kājas viena no otras un ļaujam virvei slīdēt starp pēdām, bet ar rokām vēl projām rāpamies lejā. Jā, tā ir cilpa un tā ir tehnika ar kāju palīdzību, kas ļoti atšķirās no tikai ar rokām, ja mēs rāpamies pa virvi. Vēl viens moments, šeit ļoti daudziem, kur sāk rāpties pa virvi pirmo reizi, visi nobež līdz asinīm šeit tāda švīka no virves, jo viņi dedzina. Kā mēs no tā varam izvairīties, tad parādīšu. Mēs uzmetam cilpu, ja es kājas tur aizmugurē, bet tur var redzēt, ka man virve pieskarās pie kājas. Paliekam kājas nedaudz uz priekšu. Visa virve vairs neskarās man pie kājas. Ir vēl dažādākas formas, kā augšā. Viena no formām ir keeping forma, ka mēs izmantojam visu ķermeni, uzšūpojam uz aizmuguri, pastam gurnus uz augšu tādā veidā. Daram vienkāršāku roku pārķeršanu. Šodienas mērķis ir strikt forma. Tā tikai tāda maksimāla tvēriena kontrola, maksimāla spēka. Drusciņ jau dod tādu spēku signālus ķermenim. Tūliņ jāsāk ar svariem kāpt augšā. Ņemsim vesti jau. Jā. Sāk man 5. Jā, drosmīgs ierosinājums. No Kaspara, tikai ņemsim liekās patronas ārā. Katrs klusītis svēr 1 kilogramu. Mums ir 15 jāizņem ārā. Un pēc tam pa vienam, pa diviem liksim klāt. Atkarībā no sajūtām. Mans mērķis šodien ir plus 10 kg tikt augšā. Plus 10 droši jau, Gači, tev ļoti labi uz rokām padodās. 20 šodien atkal atkārtos. Labi. Par aizrunāšanos mēs tā kā apbalvojam viņu ar vēsti. Saņemiet! Netraucēja, kas vārds priekšā. Bišķiņ traucēja. Laikam jāliek aizmērē šeit rokas. Prasās piekļaut tuvāk rokas un šeit. Šāds treniņa tips, tas jau tāds diezgan specifisks, jā, ar papildus svaru virve. Varbūt jau, kad ir pamat vingrojumi izsmelti, tad jāķerās klāt ir papildus svariem dažādāk apgrūtināt sevi. Bet mēs vēl neesam izsmēluši no pamat vingrojumus, mēs vienkārši apgrūtinām dienā. Magnēzijas puti. Tā! Tas manīgi ļoti ātri taisās alkonas vaļā.
Ļoti ātri, jā. Ļoti jākontrolē katrs pārķēriens momentāli, tas papildus svars attaisa roku vaļā. Jā. Ir bīstami ļoti tieši tā mēģinot aizskart to stiprinājumu, kur mums parasti atzīmējam. Mēs esam augšā beiguši rāpties pa viru, tā uz vienas rokas paliek visu slodzi un uzreiz tevi atslābina un ir iespēja, ka tev netur vairs satvēriens, nu vienkārši krīt lejā. Nu, šodien redzēsim, cik tālu aiziesim. Tas ir vienmēr intriģējoši, tu liec klāt svaru un katrs nākamais svars var būt tev liktenīgs un tu var vairs netikt kā šādi zānēs vietu. Ar kājām. Lūk jums, crossfits. Piecīts. Nu vēl liekam klāt. Jā, tas šķiet, savācam vienu virvi. Bet viena virvi ietver sevī 12 kustības ar rokām. Tādēļ papildus svaru un principu liekam klāt pieču uzreiz. Lai 10 ieslim. Un te no vienas rokas pārnesam svaru uz otru. Tas nozīmē visu laiku vienai rokai papildus slodi. Priekš paņemt nost. Vai 6 ir? Nē, 5. Kurš kuru laiku? Tādi komentāri parādīsies. Atziņas. Jānostiprinās, nedrīkst postēt. Treniņos, pamat treniņos, kad vienkārši vairs nav spēka, mēs bieži vien lecam vienkārši no 4 metriem lejā. Tur atkal svarīgi, lai mēs neizmižģījam potīri. Tas ļoti stabili jālas, amortizējoši jālas, lai pa muguru nav trieciens. Vislabāk, protams, ir norāties lejā, bet tas spēks neļauj to vairs izdarīt. Es ar jāliek 10, pēc tam varbūt 12, varbūt 15. Ko? 10. Katrā ziņā tā nav nebija priecīga, tas vēl mazlākos jāiet augšā. Ārš, paldies! Zigas tomēr jāliek priekšā svars, jo pārējais vairs ņauks. Un tas svars tev vienkārši rauj šitā lejā. Jāsavāc ciešāk vienkārši. Nē, plus 10 bija. Plus 10 bija. Jūtams, viņš karājās uz leju. Viņš nebija no pie muguras, viņš vienkārši maisnā. Un tas ir grūti. Otrais piegājiens. Plus 10 kg. Legless rope. Virve bez kāja palīdzības. Aiziet augšā. Varam skaitīt atkal apmēram 12 kustības. Tas nav vienkārši, jā. Labi. Ivi kā? Bišķi met uz aizmīgs svars, jā? Labi! Āķā! Visi var, bišķi aizgāja. Bišķi aizgāja. Piesvilināja. Tas bija tas, ko es stāstīju. Neslīdam lejā, bet kad ar tādu papildus. Daudz arī labi. Tieši tā, tas bija tas, ko es stāstīju. Pārlieks man būtu 5 kg, jā? Jāliek priekšā, jā. Te arī ir, jā. Tad, kad tu strādā jau ar robežām, tu zinot tehniku un noteikums, bieži vien vienkārši tas nestrādā pie augstas intensitātes slodzes vienkārši. Lai deg tās plaukstas. Deg priekšā tev. Tev tomēr jau tā āda bija uzaugusi iepriekšējos treniņos. Tad, kad jauniņais atnāk, tā ādiņa šeit tāds bērna dupsītis. Tad viņš, protams, ir tāda rozā ādiņa vienkārši, kas līd pa to virvi tur līdz gaļai. Iemīlēt to, kas šeit notiek. Zane plus 10? Zane plus 10. Labi. Tā jā. Stipri kājas pies kopā. Un pietupiens. Tur kājas un pietupiens. Cel augstāk ceļu. Zane, kājas lietas klāt. Vēl. Līdz pusītei tika. Pēriet tādēļ. Kaut kādu nūju, tu pa zemu un saliec kājas, cel viņas augstāk. Un tad taisi pietupienus. Tu pat daudz vienkārši uz rokām turies. Tev jau ar 3 kāpieniem jātiek augšā. Tas ir šīs dienas mērķis. Plus 10 kg leglesā. Vēl sēdes. Smagi. Aizkraukot gaļa. Hipo! Hipo, tu vari! Gājas! Ok, lejās. Labi, gandrīz jau bija.
sotaks tikko rāpās pa virvi augšā. Tagad 2, jā? Tagad 5. Varbūt. Otrādi. Nu jā. Ar plus 15 kiļiem. Nu redzēsim tās rokas. Ir tāds, kādas ir, nu, parastas, naturāls, vāja mūziķīša rokas. Jārāpjas augšā. Nē, nu šodien ēnu dienas ietvaros šeit ir arī Amanda. Un Amanda, tas tev. Šīs rāpjas tev tas tev. Vai. Gribu mest cilpu, bet es saprotu, ka nevar jau. Legos, tas ir legos. Nu, vai liksies lejā, vai nu tev vēl tomēr ir iespēja to mest kalnu pie malas un ķerties ar kājām pie vīrus. Tīvs tomēr izdzīvoja. Virsrūku ņēma kropu. Jā, kropu. Jā. Pagadons ir pārspēts. Labi. Nav darīts, kad šāds svars pie virves. Jā, būs. Augšā. Ziediet. Neapstājies. Neapstājies, divi. Lai zied. Ziediet. Jā. Labi, bicīti. Roku klāt. Noslēpēs. Roku. Šeit. Bicīts apstāpēs šeit, tad tu. Un bišķi seņi tāda asiņēna. Eņģeli. Nosaka. Nu jau vairs. Man te būs tīri atskaitīgi te. Vienkārši mēģināt saprast, ko tas svars īsti nozīmē. Beigās sanāca diezgan labi. Šis svars nopietni vēl. Jā, Si le prato exorbitant doit exister, loyal et informatique doit être leur publicité. L'arrêt du déguisement des informations. Pirmais vots dienas treniņš ir izdarīts, tātad rāpāmies pa virvi ar papildus svaru. Tagad otrais treniņš nebūtu nevieglāks, dinamiskāks, intensīvāks un taisīsim spēka izējas uz pievilkšanās stieņa un atspiešanās balstā uz rokām pie sienas, kājām gaisā. Ja? Handstand push-up, angļu valodā sauc. Un kombinēsim šos divus vingrinājumus pēc skaita. 21, abi vingrinājumi 21 reizi, 15, abi vingrinājumi 15 reizi un 9. Abi vingrinājumi 9 reizi. Viss treniņš ar to arī būs noslēdzies. Ka mēs varam redzēt, ģirstēt cildās tieši uz handstand push-up. Atspiešanās uz rokām, ar kājām gaisā. Šis ir tehnisks vingrinājums. Viņu var darīt ar spēku un var darīt ar kipping tehniku, tātad ar gurnu. Mešanu uz augšu, gurnu taisnošanu, kāju mešanu uz augšu tehniku. Ja? Kad sāksim treniņu otro daļu, rokas jau sāk vērties vaļā. Būs tāds papildus slodzītas. Tu domā, to uznesties, ja? Nē, sāk locītavās. Tur locās pirks. Nu, tātad šis treniņš būs uz laika un time. Ja, tā kā jau teicu, 21, 15, 9, 2 vingrinājumi, spēka izējas uz stieņu un atspiešanās balstā uz rokām pie sienas. Šī ir pults, lai uzstādītu laiku chronometru, tāpēc mēs stādīsim laiku. Aiziet, Amanda! Viss pults tagad lietas noslēgt, lai nejauši nepiespiestu atkal. Un tā 21 maslāps dalīsim par 7, domāju, arī jāmēģina, vai par 5.
7. Nu, jāstāsta. Otrajā reizē varbūt 7 vairs nebūs, bet pirmajā vēl normāli. Nu jā. Jā, šī tā saķeri mazāk slīd, lielāk saķeri. Man vienkārši noplēst tādu no plaukstam. Ir dilēma starp saķeri vai nokrišanu. Jā. Vai roku ādu. Es tikai tāds 3 līdz 7 arī. Augsts tā surks. Nākās dalīt. Fuh, 11 reizītes atliec dalīšu. Te viss darbs ir strateģiskā sadalījumā. Kā taisi 21 masalāpes, taisi 7, ka šeit var atļauties uztaisīt 11, otrajā 10, aizies 15. Handstand push-up nav man stiprā puse. Kaut kas sagriežās. Varus pacelt. Visāds līdz galvu. Kā ar galvu pret grīdu. Ir 21. Kustās virsējais slānis un pa vidu ir kaut kāds tukšums jau. Tas nozīmē, ka būs dziļa rieva. Nice. Piecas, 4 un tad ir. Māsa, pabeidz! Tieši jūs abi kopā! Un acis tev! Smagi! Plats izlaizās. Rokai atvērās kaut kāda zemādas tulzna. Jūt, ka staigā āda. Piezinās plats. Tas ir ko pabeidz. Ir, jā. Nice! 21, 15, 9. Pirmajā pa 7 masalāpus dalīju, otrajā pa 5, trešajā 5, 4. Un handstand push-up pirmajā reizē 11, 10, otrajā 8, 7 un trešajā vienkārši 9. Ar baigām grūtībām. Nācās vienkārši uz galvas. Atpūsties neviens. Bet izpildīju unbroken. Tas tāda nepārtraukt izpildu 9 reizes. Vajag sēdēt, nevajag. Sēties kājās, viņš pakustēties. Un laiks 9:30. Maksimālais laiks šim workoutam ir 18 minūtes. Domāju, ka visi 18 minūtēs ir iekļausies. Bet šeit tas interesants šajā treniņu programmā. Divas pilnīgi pretējas muskuļu grupas strādā. Jeb divas funkcijas. Tad muskuļu grupas ir vienā mugura rokas, otrā pleci. Un roku aizmugurē gāja. Ja mēs par funkcijām runājam, vienā ir pievelkoša kustība, vienkārši mēs raujam augšā sevi, velkam. Otru ir atgrūdoša kustība, mēs atgrūžamies pie sienas, atspiežamies uz rokām. Un tā uzreiz jāpārslēdzās no vienas uz vienu roku. Okay. Viņš notraumējis plaukstu, tāpēc nāks ar viena koka taisīt uz plaukstus. Līdzīgi Gatim ar tas pats, viņam ar notraumējumu plaukstu slocītā, viņš tāpat vienu roku, viņam iet uz koku, vienas plaukstus. Tas, protams, maina uzreiz visu ģeometriju. Un šis jau ir pats tops, jā, tātad muscle-up un handstand push-up. Tad šī kombinācija diezgan ekstrēma. Mēs jums parādām to ekstrēmāko, un ar laiku gaitā mēs rādīsim
kā to sasniegt arī. Nevienmēr būs šādi workout treniņos, kur vienkārši šķiet no malas, ka kaut kādi pārcilvēki to dara. Īvi, kur tev katrs pazudis? Pazudis treniņā. Jā, ar augumā. Pēc tam arī tie pievilkšanās spēki izēja pie stīņa un tā. Protams, tehnisks vingrinājums, tad beigās vienkārši pēc tam virveņu, ko mēs savācām, pēc tam arī bija diezgan grūti darīt. Tagad ir tas svinīgais rezultātu pierakstīšanas process. Vienmēr mēs rakstam rezultātus, un kā mēs saviem biedriem stāstam vienmēr. Lai kāds tas rezultāts būtu, viņš vienmēr ir jāraksta. Ja tā ir tāda atskaita, ko tu vari šodien, iespējams, tu šodienas rezultātu vari salīdzināt ar to, ko tu kādreiz nevarēji, kas arī bija tavs rezultāts. Vienkārši tu to nevarēji, tagad tu to vari, un jau rītā tu atkal vari uzlabot to rezultātu. Tātad row bija uz 20 kg un VOD 2 bija 9.30. Nu, tā tie rezultāti. Jūs savāci 15 roku. Bet pataustīja 20, ja? Plus 15, jā. Nu, pataustīja 20, jāpavāca vēl apjomīši, lai ar 20 varētu uzniedzot pilnu virvi. 2 reizes plus 10. Jauns svars, jaunas sajūtas plaukstā un voda. Plaukstas ir jutušas dažādas. Cik bija laiks? 14. Tieši 14. Man bija plus 10. Jā, Ar noiešanu lejā. Liekamā pierakstīja. Ieskaitīšu savu 10. Plus 10, jā. Jā, nu tur nedaudz pietrūk, vai Visi zem 15 minūtēm palīdz, ja? Jā, visi zem 15. Nu, mums laika limits bija 18 minūtes, bet visi palīdz 15 minūtes. Tāda 10 nav atviegloto vodu. Ko nozīmē atvieglot vods? Nu, ar kājām rāpos virvē. Ir meitenes, kuras, pieņemsim, ieraugot to, kas šeit notiek, kādi tie workouti ir uzreiz nobīstās, nē, es to nevarēšu, un tas vispār nav priekš manis. Tas viss ir pielāgojums, pieņemsim, tāpat kā es šodien, visu pielāgoju, pieņemsim, ja puiši līd leglesā augšā pa virvi, es to daru ar kājām, tāpat handstand push-up, ir visādas variācijas, kā to var darīt, un tas ir darāms meitenēm, līdz to meitenēm nevajadzētu baidīties, viss ir izdarāms un viss ir pielāgot, un nāciet, nodarbojieties ar crossfit. Je sais simplement que l'on charge l'homme de dette pour une dépendance instrumentale. Ce qui nous lie à une dépendance salariale. Je vois juste que nos enfants sont pourris par le Père Noël. Les adultes veulent pas le matériel, la carte des vagues, propagande télévisuelle. J'observe seulement que la peur et le high-tech sont utilisés pour que les mouvements soient contrôlés. J'observe seulement. Super mass gainer. Pagājušais bija super mass gainer. Nu ko, pēc kārtīga treniņa atkal ir jāiestiprinās. Pagājušais tas bija super mass gainer. Šodien pamēģināsim Muscle Milk proteīnu. Viens no tādiem zināmākiem un populārākiem proteīnu brandiem visā pasaulē. Arī pie mums CrossFit Andrejs vēl tas atrodams. X-Power veikalā var to dabūt. Bet izdarot secinājumus par šo treniņu, nu ko, bija labi. Jūs redzējāt, atšķirībā no pirmā tāda tehniskā treniņa, kur Viktors Čerbatiks mums rādīja daudz tehniskus elementus, svarcošanas elementus. Šodien jūs pataustījāt un pagaršojāt pilnīgi citu crossfit. Tas bija intensīvs, dinamisks, interesants tāds vingrošanas workouts. Ja? Tātad mums bija virves, mums bija spēka izējas pie pievilkšanās stieņa, mums bija handstand push-up, atspiešanās balstā uz rokām. Un ar katru nākamo raidījumu jūs redzēsiet, cik crossfit ir plašs, jo jau nākamajā raidījumā mēs atkal rādīsim pilnīgi citus vingrinājumus. Un tā mēs cikliski varbūt tikai pēc mēneša atgriezīsimies pie tiem pašiem vingrinājumiem, kurus mēs jau kaut kad bijām rādījuši. Tad ļoti daudz variāciju, ļoti daudz kombināciju, ļoti daudz vingrinājumu, dažādas intensitātes, pielāgojums, intensitātes, slodzes. Nu, tas viss raidījumā CrossFit, jaunais fitness, džungļi ienāk pilsētā. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajā raidījumā.
say